Trauksme un panikas lēkmes. Ko ir teicis Vinstons Čērčils? Īss motivācijas stāsts šodienai. Tie, kas nezina, Vinstons Čērčils Otrā pasaules kara laikā bija premjerministrs apvienotajā karalistē, ļoti harizmātiska un slavena politiska persona, slavena ar saviem citātiem. Un mazs stāstījums. Kad sers Vinstons Čērčils bija jau cienījamā vecumā, kad viņš tika ielūgts nolasīt lekciju kādā no Anglijas lielākajām universitātēm, lai iedvesmotu studentus. No tuvienes un tālienes sanāca ļaudis, lai dzirdētu savas zemes visslavenāko laika biedru. Kad Čērčils ienāca lekciju telpā, bija sapulcējušies simtiem cilvēku, un universitātes lektors stādīja viņu priekšā kā visievērojamāko dzīvo Angli, kurš tagad gatavojas teikt savu svarīgo runu, pilnu ar savām unikālajām dzīves atziņām. Skaļu aplausu pavadīts, Čērčils kāpa uz skatuves. Un tad viņš teica šādu runu: nekad, nekad, nekad nepadodies. Cilvēki kādu brīdi nesaprata, ka runa ir beigusies. Dažiem tas nemaz nepatika, jo bija mērojuši garu ceļu, lai dzirdētu ko vairāk. Taču iepazīstoties ar Čērčila biogrāfiju, kļūst skaidrs, kāpēc runa bija tik īsa. Vecajam vīram nekas nebija tik svarīgs kā vēstījums. Kurš padodas, tas ir zaudējis.